Te var redzēt perēkli, kā nepareizi uzstājas mašīnas. Tā ir nāk tilts iekšā, redzi, šeit. Tas kronšteins viss ir. Tilts turās. Piemetinām klāt šito, neatstājam spraugu un iekšpusē viņš sapūst. No iekš viņš sadalās. Kad taisi, jātaisa tā, lai kronšteini nevar tikt klāt sapūst kaut kādu pretkorozijas. Tā es nezinu, kas tas tāds ir uztaisījis. Nu, ķipā te nāk pumpa tāda iekšā otrā pusē. Celta mašīna. Parās jau ceļais tilts. Jā, viņš ir nopais, likvidē viņu nost un te smuku uzliek biezo metālu visu no kantu uzstājas un kronšteini šitos ceļu pietaisa smuku klāt pie mašīnas slieks un nav problēma. Un šitā pat ir problēma. Te stiklo te jau noskrubinājām veselu kaudz nost. Te bija slāns uz slānu, slāns uz slānu likts. Vienkārši, nu viss redz apakšais sap, viss sarūsies un tu nekad netiks klāt viņam. Kaut ko apstrādāt. Tas ir viss trakākais, ka tā izdara. Nu, jā, stūris pazudis. Te visu to redzēja, ka griez nost, tas plaukts nāk. Nākas slieksnis jaunais klāt. Nu, tas ir sapujas visu, ja šitādi gabalos. Un te šitādi jau netiek metinās vairs nekas klāt. It kā, nu labi, būtu izturējis kaut ko, bet, nu... Nē, ne manā variantā. Ir lietas, kur kaut kādu pusrāmu iekš redz, te arī, nu, paliek. Nu, lai viņš stāv, nu, tur patīrīs, attīrīs, sapūtīs tos krauns, viss brīnums, sagruntēs pirms metinās klāt un būs labi. Nu, tik tālu jau tik tajā priekšgalā jau. Sačinī, slieksnis ir vietā. Viss. Te, ka viss tukšums bija. Viss ir sadarīts vietā. Šitā bija, šito var pasūtīt. Iekšu viss ir jātais no rokas. Tur nekā nav. Grīdas daļas un tādu. Lielākais prikals tāds, ka mums ir vien komplekts. Neko neesmu griezus nost tur. Pirmais jau, ko es māc ievēroju, man tik uz acis tā liekat, ka šitie profili divi dažādi. Viens ir kantains, viens tāds apaļīgāks. Un tur krāsotājs varēs iet springt. Un te redz, pie kants pieguļās klāt, iet uz leju. Vai, brālīt, tas nav kaut ko sadarījis līdz galam, tā kā vajag. Nu, šitā te viņš nav. Redzi, kāds ir te nošmugulējis no šitā jaunā bleķa. Nu, tas tā Mercedes. Vai zinā, ko tu saskaries. Un tā nav īsti izdomāts, jā. Tas tā. Daudz. Tāda vēl viss te un te. Visur. Niko darbot. Nu ko, tīram nost, atjauninājam kants viss. Un šito te metīšu ārā. Nu, pastiprināšu visu šito daļu labo. Man nepatīk šitāds. Jau te, šā sīķipa, kas te pienāk klāt. Šitā te. Un te sīviņam pienāk klāt šķērsī, teiksim tā. Tā ir tur tik plānu. Milimetrs varbūt ir. Bet kā ģēga, ka tur viņi turās visas sūcas uz milimetru turās. Tad labāk es visu to šķērsī pieliks klāt pie šitā. Un tas būs daudz labāk bez šitā. Un to varēs apstrādāt un būs tā. Nevajag taisīt šitāds ar purduļus kaut kādu. Ja viņi oriģināli nevar ietaisīt, viņam jābūt caurumiem. Te redz viss tā kā sakonservēts, ir neviens caurums, nekā, ne tu iepūst, ne no kuras puses nevar iekšā. Viņš sakrāja sevi smilku un tad sapūst tā mašīnu no iekšpuses. Netaisam tā. Vienkārši tad veido urbums izsādas tādas, ka oriģināli nāk, un tad var taisīt tādas kastītes. Un tā mēs var redzēt tā krajkasīti. Kāda izskatā. Kāds pa metālikts, kaut kāds, nezinu, armatūra huīņa. Kāds numurs ir virsū. Un kas mums iekšā? Kāda labumi? Šito te vidiņu un kāds sapujas viss tur iekšā rūs tev krājas zejbīs.
gribi šitādas iekšā, netaisi tādu kastiņus. Jāuztais viņš ir tā, lai tu viņu var apstrādāt pēc tā. Tā, te patīrīsim nost, smuku uztaisīsim apakaļ, tā kā jābūt viņam. Smuku gludam tādam, ne šitādam. Pat ieplaisās, tev te tilts turās uz viņu, ko tu neredzi, pat nenojaut, ka tev iekšā ir pušu visu. No. Ja te augšas dalās kaut kas tur. Viss ir sapujis vecs. Un šito te atjaunosim. Smuku pietaisīsim klāt. Kā jau visu laiku nezinu, kas te. Pats nesapratu. Kam te iekšā vai kaut vai šitā te? Tur tāds, tur šitāds. Dievs viņu zina. Labi. Darbojamies. Šis ir oriģināls caurums. Ko? Izbūvējam kantīti. Pagaļ, nu ko? Tad bija tas kluts, tas mēslainies, ko izmet ārā. Reāli atjaunoja to varēja redzēt. Tad uzlikām 2 mm. Tādu loksnu lielu ielikām gabalu iekšā. Šis ir 2 mm, jo viņam ir tas, ka lai tas, būs tā. Nedabū locīties, vajag pamatam. Tad nāks tā atkal vēl viena kantīt tā uz leju, kur nāks slieksnis klāt. Un tad jau tā kanta būs izturīga. Tā kā būs līdzīgs oriģinālam jau. Un šī te es nemaz nebūvēšu vairs apakaļ to brīnumu, kas ir paredz. Parādīšu. Redziet. Un šito es būvēšu apakaļ to starpsīm, tā pēc tā. Tagad noies ar sāniem. Un viss būs čota kā tur. Un redz, tu var nopūst no šitās puses, no šitās puses, tur no iekšas var izpūst. Te tur var sapūst un neveidojot ko drūšu perēkļu. Un viss. Šitas jāatjauno, redz, nopūst. Un tāds viņš ir, papuiekos. Šis būs jāatjauno, reku visu. Tur viss, jo to visu sametinā, visu to priekšu. Iegrābties. Cilvēks gribēja. Ja jau maksā, tāpēc ne. Bet tik vaļā. Ir būvniecība no jauna. Tāda mēs zāģēsim te visu ārā. Ņemsim iekšējo šito daļu visu liksim jaunu iekšā. Mums ir remkomplekts viņam. Var dabūt. No rokas. Jātais. Šis caurums no rokas būs jātais. Kā būtu labi, viņam jau oriģināli vajadzēja būt te, līdz šitai kantai, remkomplektam rekvī uz punkti. Tie jau vispār pusīt uztaisījuši tie remkomplekti. Ko jau sapūt. Esam parasti sapūšu no iekšas. Skāp gruntu visu. Un pēc tam tu netiec klāt izpūst katru mazāko šķirbiņu. Tik uzliec. Tā būs pa krutā. Kad laiciņies, šis pasākums viss.
redzēt detaļu kas, ja šitās daļas sajiet, ķipa sapunktējuši kopā. Tajā nekas nesaiet pretī nemaz. Tas ir pīķis. Nafigam punktēji kopā būtu devuši tāpat līdzi. Tā ņem, urbu nost, čakarējies. Kam tas vajadzīgs? Višķiņ nepareizi. Neko darīt. Tā izskatās satrāpāts viss. Sadarīts, piemetināts iekš. Stiprinājums starpsienai iekšējai. Labi uzmetināt. Slieksnis viss. Daktarējamies tā. Sametināts apakaļ. Es nezinu, cerams, ka nebūs jālabo šis gals, es nepieliku buferu klāt. Viss it kā saguļās tur, kur vajadzētu būt priekš, arī ieliku moldingu, viss tā kā ir. Es pagaidām uzskatu, ka Mercedesam vissliktākie remkomplektī. Tās ir manas domas, nezinu, kā jūs. Galīgi, tur nedara šķību un līk, un tur visādi jogi būs, tā jau redzēs. Tālāk nākotnē kāduši pieslītā. Tik tālu šodien tika visām starpsienām. Viss uzbūvēts. Kas pa samešanās. Gluži nav nekā baigi. Tā sanāk leju. Tas sanāk paksavētājiem būs ko uzlikt, bet tāda viļņa vispār nav ne. Pagaidām tīri sitā, tad jau jūs varat redzēt. To nevar baigi apčukarēt. Redz, kā krāsa plūst. Tad būtu tā kā viļņveidīgs viss vajadzētu. Es nezinu, es saķeru visur uz punktiem, pat centimetru aptuveni. Tad maz strāviņi ir riņķi. Tāda, kā lai nepļūd galīgi, ja punkti nepaliek. Bet viņš tā kā jau, ja bišķi ilgā patur, tur izdeg cauri. Bet tā aši ar punktiem, viņš tā kā paliek. Nezinu, ko vēl es saku tām ripām, kas slīpē. Nedrīkst kad veca ripa izmantot. Tu tur trīn, nenāk nos. Tu to metālu sakarsē, un tad viņš uztais man ir šitādas te. Vēl kā tie divi metāli, metāli. Kā jau parādu. Ņemsim divi bleķa gabaliņus. Karaču, parādīšu. Šitā te, viņiem obligāti šķirbiņai jābūt. Ja viņi šitā kopā ritīgi sēduma, čotkazai bijis. Tad viņš var samesties, jo viņš tendence ir vilkt kopā. Man tā vismaz ir bijis. Ja saliek viņš šitā perfekti kopā un sametina, tad man tais jūras viļņas, es nezinu, kāpēc tā var. Bet man tāda, jo viņš velk, metinot, viņš velk. Ja to šķirbiņu atstājuši kūstot, viņš tā kā savelkās kopā vēl, un tad viņš viņam nestum to bleķu uz augšu. Tas ir mans novērojums, nezinu. Kā jums varbūt jūs liek kopā, jums viss kārtībā. Nezinu, pirmie metinājumi, kas man bija, šitāda arka jāiemetina, bija šitāda te. Ka es sāku mācīties metināt. Man vienkārši, lai gaitā jau kaut ko saprast, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Skatās jau pagaidām labi.
Šī nākošais rīts vai kas te ir. Te ir lieta dīvaini. Te no iekšas, kas skatās, tur ir metināts jau viss tās. Nu, reāli. Šitas spārns ir mainīts viss. Es zinu, kas man visvairāk patīk. Kāpēc visi sapujas? Te reko. Visi nopujas, te pat caurums jau ir. Zinu, ka šitā strādā apdrošinātāji droši vien. No šī krešā bijis. Uzliek jauno rūs vai pavīrs pie punkta, piemēram, tagad mums gāja runa. Nu, te ir caurums, vajag remkomplektu, šitāds remkomplektu. Nu, cik maksā remkomplektu uzlikt? Paņem uzmet un pavirs un to rūs atstāv, un izai viss tev automašīna. Bet tev apakšā tur visi iekšā sadalījies tā, cepumā galīgā. Viss tās starpsienas atstāv, tikai pieliks klāt un būs tev tā kā jauns no ārpuses. Tā tie apdrošinātāji laikam strādā. Ja tu maini detaļu, tu nav kur pielikt, nu, zvan klientam saka, nu, ja lietas sekojuši, mēs mainam to, bet sapujas tas ir. Te jāmaina arī tā pamata un kā ģēga jaunu kaut ko pielikt uz veciem pamatiem. Tad visi ir žopā pēc tam tā. Nopūst jaunā detaļa, veco detaļu kopā, divreiz lielākā ātrumā. Nu. Kaut kādu finišu taisni būs, kas man jāizdara vēl. Te jāizlāp ciet. Šitas stūrs jāsadara. Šito te mainam. Te jau ir mainīts kādreiz, var redzēt. Punkti. Un šito slieksni priekšā gribu šito nomainīt. Pareizi te vēl bija. Te viss dalās nost. Kaut kas kaut kur. Tas vēl jāizdara un apakšā tie brīnumi jāsaliek. Tas te bija. Tas pie slieksnietām, te bija tas caurums. To puses, tur divās vietās tie starp šķērsīs galu vēl jāsatājas. Tā viss jau pa lielam mums sametināt. Tur antikorozija vēl visam iespār. Tā kaut kā mums nodzīvojas diezgan lielu laiku jau. Tad arī darbojamies, jāmauc. Te var redzēt visu šito. Es sagatavo daudz maza lāpu šitā siena lepetājas te kopā. Pagājis 6 stundas. Iedomājies. No 9 tagad jau 2 jau pulksteni. Puta tu. Tas ir sarežģīti, šitie stūri viss sarežģītāk, arī, protams, tad vēl piezāģies. Gals ir samet nācies šitā, redzējām. Tā. Samtiks, pēc tās kants. Aptuveni. Un to augstam, pēc tam tiks piezāģēt to visu. Cik ilgi aiziet vienu remkomplektu, lai nomainītu. Stūrus te nemaz neeksistē. Tad iet ilgi. Vistrākākais, kad mēs sabūvēju, sastiprināju te visu apakšu, vietā apakšu. Visu to tur salikt vietā. Un kāds vai dankratu ieti vietā. Tas ir laiks. No. Tā kaut kā. Turpina. Bet tāda neliela problēma remkomplektiem. Mercedes. Nu, viņš nāk te tā reka. Durvis. Šitā smuki. Tad tā iet. Un izbeidzās tāds gabals. Nav līdz pašam galam nolikts. Tas ir pizdzets kaut kā. Nu kā var tā, nu neko mums vēl slieksnis ir, un tam ir šitādā. Te zāģēsim nostā, izveidosim tādu slieksni, turpinājumu. Neko darīt. Beidzot, ir uzlikts stūrs, ko vajadzēja uzlikt. Jau sen. Nu, es nezinu, 6-7 stundas paiet, lai šitādu stūru izveidotu diez kāpēc, tāpēc, ka viss apakš, viss ir jātais no jauna. Viss iekš taisīts no jauna. Karoči no šitiem auto. Nu neko, taisam, turpinam.
tas izdarīts. Te kronšteins dabūja metināt iekšā. Jā. Atspēr varēja iegūt iekšā abās pusēs. Tās vēl vajadzētu pieskart. Tā tur. Spār no iekšpuses te visa. Tā kā mums ir jāsaliek šitie kronšteini. Tā mums ir uzbūvēt šitāds, redz, tā izgruntēt. No iekšā šito te tā. Izmūšu vieta. Nāk smuklāt. Tad ir nākošais. Kā žūst, apžūst. Tas nāk šitā smuklāt. Te vakar sadarīju. Salika izsieta. Smuki. Tā kaut kā turpina, nav blikšana skaļumā jādarbojās. Rīt. Kārtējais noirīs pusi, sāpostāja cingrunti. Izbeidzās skāpgrunti. Nu ko, pūtīsim pāri kobru. Visam šitam pasākumu. Grīz tagad. Vienkārši, lai ir vienkārši izturīgāk bišķiņ. Visas pasāciens. Tā jau redzēt, ko es te vairāk stāstīšu. Likšu jūs taimot. Dāvē.
tāds viņš mums izskatās uz gala rezultātu. Viņš dosies meklējumos pēc krāsotāja, kas viss sāns vilks kopā. Viss melns, kā velns. Ievrubumos vaski sapūsti. Nopūta to grubulu saucamo, pēc tam gāja. Kas tas tāds bija? Presto pār vēl. Viņš tā kā vaskveidīgs. Viņš ir vasks, it kā biezs tā. Nu. Šitā detaļa jauna likt. Te virspusē likt. Te viss tā mala jauni likt virsū. Kas vēl? Šitas viss ir būvēts no jauna, te tā kanta. Te viss tas ir būvēt. Re, ko te var redzēt? Ko es izmetu ārā. Vajag nevar redzēt. Tad dabūšu lampu parādīt. Kā es viņu atstāju uztaisīju. Redz. Te var uz tā šitās daļas arī var likt ķepu, ja vajag baigi. Viņš ir diezgan pabies. Un redzējuši nav tā kabata tā, kas te bija metināta klāt šī vietā. Tagad smuk no visām pusēm to var apstrādāt. Nepūst tev nekas. Te gabaliņi ielika iekšā. Šitas gabals ir likts iekšā jauns. Tālāk šitas ir likts te iekšā. Tas ir likts iekšā jauns. Te pusglīs grīdi likt iekšā, tur jau pirmajā video varēja redzēt. Viss smuk melns. Kas te ir metināts. Te ielāps ir likts. Te ielāps likts. Te šitā viss daļa, kur tā līnija iet. Tā viss, tas remkomplekts ielikts iekšā. Šitā izskatās. Apstrādāts. Šitā. Viss. Sapūs sadarīts. Vēl no iekšā vasks atzīšu garam visu. Te arī, ka priekš tā izskatās. Te viss bija cauri beigts. Vēl no iekšā parādīšu, ka nolaidīšu lejā. Bosiņš ir gatavs doties mājās. Šis darbs bija ļoti ilgs, sarežģīts. Pa tām antikorozijām, labi braucam, nebrauc pakaļ. Pa tām antikorozijām ir tā, ka viņas jāveic katru gadu. Bez antikorozijas mašīna sapūs diezgan ātri. Pāris gadu un viņi metam ārā. Tad jau tur ir jāsāk metināties, jau viss kaut kas jādara. Šitāda antikorozija, ko uztaisīja, protams, zem paspārņiem nav jālien. Kaut kā 2 gadi, 3. Tad ir jau paliekās. Katru gadu tik pašu apakšu reāli, ko tu tur kaut kur atsit pret kaut kādiem sniegiem. Nezinu, mežā braucot par redz saknēm, pret kaut ko tādu. Man vienkārši. Ir sarežģīts šitā darba. To tu nevari pateikt, kur tur iekšā kaut kas vēl sapujas, to tu tīrot, noskaut antikoroziju taisot. Vienkārši pēc tam apakšā tu redz, ka ir trakie caurumi lieli. Ko tu īsti jau tu neierēķini iekšā, tu redz, tāpatās visi tie materiāli, visi šitie pasākumā diezgan salīdz sanāk. Vienkārši, kad es pastījos tādu busiņu cenas, es vēl te nezinu, kurš gads, plus mīnus. Ja ir normāls busiņš, viņš maksā kaut kādu, es teiktu, tur tās cenas bija kaut kādu 6 sākot, no 6 tūkstošiem. Ja tu pustu pa vēl daboni, tad pa lielam to naudu ieguldot, tu vismaz zini, ka tev viss sametināts un būs pārkrāsot tā mašīna. Tik daudz.
O, bailis, vai te nepļāpaši sākās satiksme. Tur vairs īsti runāt nevar, tas pagaidam arī visu šoreiz.